Someone's got it worse. Wish that made it easier. Wish I could feel the hurt. The world's smallest violin really needs an audience. So if I do not find somebody soon, I blow up into smithereens and spew my tiny symphony all up and down the city street while trying to put my mind at these life finishing. Respektīvi, Huawei FreeBuds 7i austiņas, jeb 100 eiro jaunākais Huawei budžeta veikums patiesi bezvadu adaptīvās trokšņu slāpēšanas segmentā. Konkrēti man uz apskatu ir atnākušas melnās, izskatās, es teiktu, diezgan tradicionāli, klasiski un attiecīgi varbūt pat kādam varētu šķist, ka diezgan garlaicīgi. Bet būtībā, ja salīdzina ar to, kas ir labākais, ko Huawei spēj piedāvāt, kas vēl joprojām ir FreeBuds Pro 4 austiņas, kuras maksā te 200 eiro, šis pa 100 eiro, potenciāli varētu būt arī tāds pirkums, kuru pa lielam droši var iegādāties. Bet pirms mēs kaut ko iegādājamies, ir, protams, jāsaprot, kas tas tāds ir, vai tas atbilst visam tam, ko reklamē vai ražotājs stāsta mums. Un es arī Parīzē, kad biju, tika tur izcelts, ka ir otrās pakāpes adaptīvā trokšņu slāpēšana, kas ir pilnīgi, man tā liekas, ka mums parastiem mirstīgiem neizmērāms lielums. Galvenais faktors, kas pasaka, vai ir vai nav laba trokšņu slāpēšana, ir tas, vai tie trokšņi tiek vai netiek noslāpēti. Bet par visu pēc kārtas. Uzbūves kvalitāte. Uzbūves kvalitāte palielam ir normāla. Nav galīgi budžeta variants vai kaut kāds, kā saka, ļurzīgais plasmas. Nav arī, protams, premium sajūta, bet caurmērā ir, es teiktu, diezgan standarta austiņu materiāli un sajūtas, kas man no uzbūves tiesa gan nepatīk, jo pārsvarā Huawei tomēr centušies austiņas izveidot vai dizainēt tā, lai tu izlēlc ārā no kārbiņas un uzreiz ieliec iekšā austiņā. No šīm tāpat kā arī, man tā liekas, visām iepriekšējām FreeBuds un SE un visām tur šīm te budžeta austiņām, palielam tur jāizvelk, jāpamakarē bišķiņ rokās un tad tu ieliec ausīs. Stāv tās ausīs ļoti labi, ļoti standartīgi un pa lielam, ārā nekrīt, ir vēl iekšā kārbiņā arī vairāk silikona puļķīši, kurus var nomainīt, lai tu atrastu tām savu ērto pozīciju. Austiņas pārvalda caurmērā ar skārieniem, nav tā kā FreeBudiem Pro, kur ir nedaudz haptiski tā kā jāiespiež iekšā, šeit ir viss uz pieskārieniem 2, 3 piespiedumu paturi, kā arī vēl kā uz augšu uz leju, lai pieregulētu savu skaļu. Runājot par skaļumu un mūzikas kvalitāti, priekš manis personīgi tas vienmēr galvenais faktors, jebkurām austiņām, kuras apskatu, ir tas, vai to skaņa ir pietiekami laba, lai man būtu vēlme dziedāt līdzi. Pat, ja es nemācētu dziedāt vai būtu operdziedātājs, ja austiņas nerada to sajūtu, ka gribās laisties, kā saka, sūcot māju dejā vai skaļā dziesmā, tad tās ir štruntīgas austiņas. Šīs, kā tu dzirdēji, radīja man to vēlmi dziedāt līdzi, izbaudīt skanējumu. Tiesa ir jāsaka, ka līdzīgi kā tas bija citām austiņām, kuras apskatīju, nevienmēr no kastes izvilktie iestatījumi ir tie labākie vai patīkamākie. Šīm austiņām konkrētāk noklusējuma equalizers bija ok, varbūt, ka pat varētu vilkt uz ciešams un attiecīgi tev pašam būtu jāiestata, kādu tu vēlētos. AI Life lietotnē, kura ir nepieciešama tradicionāli austiņu pievienošanai no Huawei saimes, tev ir īstenībā vairāki interesanti varianti. Pirmkārt, ja tu esi parastajā bez telpiskajiem efektiem režīmā, tev tiek piedāvāts ļoti daudz ko izvēlēties. Tu vari izvēlēties basus, augšas, balsis, simfoniju, hi-fi, life, lai arī ko tas nozīmētu, pats savu equalizeru iestatīt ar 12 zonu equalizeru sistēmām, kas ir forši. Bet interesantākais sākās tad, kad tu ieslēdz šo te telpisko skaņu, kas, manuprāt, ir ļoti tāds saudabīgs risinājums, kas man personīgi nelīdz galam patīk. Teikšu godīgi, ja man patīk doma, ka ja man ir austiņas iekšā un mans skaņas avots kaut kur tur visapkārt man atrodās, tad apmēram skaņa tur sekos līdzi vai centīsies tā kā pārvietoties austiņās, tomēr uzreiz basi paliek švakāki, sajūta tāda bišķiņ, kā jau pasaka, tā kā čerkst. Visādi citādi pārējās lietas ir palikušas diezgan standarta, kā jau tas ir Huawei produktiem pierasts. ELF lietotnē tu vari pārbaudīt gan to, cik labi austiņas tev stāv ausīs, tu vari
pārmainīt, ko kaut kādi žesti dara no tev piedāvātiem standarta variantiem. Piemēram, pēc noklusējuma tev ir dubult pieskāriens, jebkurai austiņai sākt spēlēt vai nopauzēt dziesmu, bet tu vari pārmainīt tur, lai pārslēdz nākamo dziesmu vai pārslēdz iepriekšējo dziesmu un tā joprojām. Kas attiecas uz šo austiņu baterijas darbības laiku, tad es gan tiesu nomērīju, kāds tas ir lietojot aktīvo trokšņa slāpēšanu. Tas man bija pilnā uzlādē apmēram 5 stundas, plus vēl 3 reizes varēja uzlādēt ar kastīti. Tad kopā apmēram kaut kādas 20 stundas, plus mīnus tur 1,5. Huawei paši raksta, ka bez aktīvās trokšņa slāpēšanas ieslēgtas austiņas velkot 8 stundas un vēl apmēram arī kaut kādas 3-4 uzlādes. Vai tā ir, to gan es diemžēl nenotestēju, bet manā prātā 5 stundas viena uzlāde ar ANC ir labs rezultāts. Jāsaka arī trokšņa caurlaidība, ka šāds režīms arī šīm austiņām iekšā ir ļoti pat negaidīti laba šīm austiņām. Kā jau, piemēram, ar šo telpisko skaņu es biju gaidījis, ka būs kaut kāds kompromiss vai kaut kāds tur, kas nelīdz galam izstrādāts risinājums, bet jāatzīst, ka trokšņa caurlaidība bija ļoti kompetenta, nevienā brīdī nebija tā robotiskā vai plasmasīgā vai sintētiskā, sauc kā gribi, sajūta ausīs. Kopumā tās labās features, ko parasti šādām te budžeta austiņām nemēdz, kaut gan 99 eiro to nevarētu gluži saukt par budžeta produktu, bet gan jau, ka Huawei kādreiz nometīs arī uz 69 eiro kaut kādā akcijas ietvarā vai kaut kā tam līdzīgi. Tas, ka tu, piemēram, vari trokšņa slāpēšanu uzlikt, ja tev ir viena austiņa iekšā. Zini, šos te variantus, kas staigā pa ielu, ir tikai ielikt viena austiņa, to var ieslēgt. Ir low audio latency, jeb zema audio aizture. Protams, ir arī izvelka, ieliek atpakaļ, kas apstādina vai atkal atsāk mūzikas atskaņošanu, kā arī tāda lieta kā ar galvu pamāt vai pacelt, ar galvu pamājot, pacelt vai noraidīt zvanu. Tā kā kaut kāda šīs te interesantās feature-ņas ir ieliktas iekšā, mazāk kompaktā, 100 eiro, visdrīzākais potenciāli pat lētāk produktā. Šis šobrīd ir austiņu mikrofonu tests. Te man ir atvērts loks, uz ielas ir pietiekami nopietnas ņigu, un attiecīgi tu vari arī tagad dzirdēt, kā izklausās šie mikrofoni, salīdzināt, protams, ar iepriekšējās austiņās apskatītiem mikrofoniem un vispār citiem mikrofoniem bezvadu austiņās, lai saprastu, vai šie mikrofoni ir labi vai nav labi. Vēl kas ir jāmin saistībā ar šīm te austiņām, ko tu varbūt dzirdi arī caur mikrofonu un spēju nojaust, ir tas, ka bez papildus ierastiem mikrofoniem tās atbalsta arī bone conduction un mākslīgais intelekts vēl cenšas uzlabot šo te balss skaidrību, pat ja apkārt tur ir vējš, remonti vai vēl kaut kādas tam līdzīgas traucējošas lietas, kuras varētu ikdienā vēl budžetīgākas austiņas caurmērā laist garām, un tad tur to sarunu, nevar dzirdēt, nevar saprast, kas ir kas. Šādi tad apmēram varētu dzirdēt, ka izklausās, ja āras skaņas vienkārši nāk iekšā bez kaut kādām trokšņa slāpēšanām vai kādām tam līdzīgām lietām. Tu vari dzirdēt zāģi fonā, vari vēl kaut kādas lietas dzirdēt fonā. Tā kā, tik daudz par šiem te austiņu mikrofoniem. Līdz ar to, kopumā ir jāsaka, ka Huawei ir tiešām labi pastrādājuši pie šīm te budžeta austiņām. Es teiktu, ka visdrīzākais skaties, vai gadījumā kādā veikalā vai kaut kur nebūs nomedījamas pa 69 eiro. Šobrīd vismaz skatījos pie LMT bija 99 eiro. Atgādināšu, ka FreeBuds Pro 4 maksā 199 eiro. Manuprāt, šīs nav divreiz sliktākas austiņas. Jā, basi ir maķenīt švakāki. Jā, special režīms ir, teiksim tā, ir jāpierod pie tā, bet noteikti ne divreiz sliktāks produkts. Un es domāju, ka ar to arī tad šajā apskatā viss, nav ko vilkt kaķē aiz astes. Es teikšu tev vissirsnīgāko paldies, ka noskatījies to, un mēs ar tevi tiksimies jau kādā no nākamajiem video. Atā!